Čau! Jā, es zinu, atkal nav bijuši diezgan pailgi YouTube video, bet tas ir tāpēc, ka man nebija ko rādīt. Jo Stāvlī nekas jauns nenotika, augstumā daļa treniņu nebija, bija diezgan tumšs, līdz ar to arī treniņi ir mazāk un jā, nekā jauna nebija, tāpēc es netaisīju YouTube video. Bet tagad pēc prognozēm sola, ka būs siltāk. Es ceru, ka tā prognoze arī saglabāsies, ka atkal nebūs -15 grādi dienā, jo man jau nedaudz apnīk. Apnīk tieši tāpēc, ka ar zirgiem neko nevar darīt. Tā, jā, tad es varētu atsākt filmēt YouTube video, un šodien būs pirmā diena, kad es atsāku filmēt YouTube video. Jā, diezgan daudz, kas ir jādara. Braucam uz Stalli. Tā, es esmu mašīnā jau, tūlīt brauksim. Jā, man pieliks mašīna. Tāpēc, ka viņa jau 2 dienas ir nekustamais īpašums, jo ļoti augsti, un viņai tomēr ir vecums, jā. Tā kā nedžadžojot, šī mašīna ir gandrīz tikpat veca, cik es. Tā kā jā, uz vecumu rodas visādas problēmas, un viņai ir problēmas, ka viņa nepielēc man augstumā. Tas it kā ir normāli, cik es zinu. Labi, sveicas, es esmu uzsildījusi 5 reizes. Mēģinām darbināt un ļoti ceram, ka viņa pieliks. Ok, viņa pieleca. Ar grūtībām gan jau jūs dzirdējāt, ka viņa negribēja lēkt, bet viņa pieleca. Ok, muģuļ bumbulīt, es dievinu šo mašīnu. Tā, es esmu Stāvlī. Ir jaunumi, tur ir elektriķi, un nebūs elektrības no tagad jau līdz 1. Man 12 ir kalējis, bet labi ir tas, ka mēs tikai griežam nagus, un līdz ar to nevajadzēs baigi, durvis nevar atraukt vaļā. Tas sniegs, nevajadzēs baigi gaisa. Tik tā. Nē, vēl gaisam ir, tas ir labi. Čau, zirgi! Labrīt! Guļ. Ir +6 grādi. Dereta? Do. Forša meitene. Līdz ar to notiek segu maiņa. Grifonam man ir naktskrekliņš. Čau, grifīti. Grifīts tiek vests ārā un vispār stāvēs Stāvlī bez sava naktskrekla. Limeretai iet Kasies sega, Kasie iet ārā bez segas, un Donna Aleksa man jānoņem viņām segas. Tā kā ir segu maiņa, jo ir nav +6, ir -6 grādi, bet labi, ja mēs salīdzinām ar tiem -15 grādiem, tad reāli sajūt, kā ir plusā. Es, man liekas, esmu pārāk biezi saģērbusies. Man ir tā kā termobikses, garā jaka, vispār par šo jaku man jums jāpastāst, šī jaka ir vienkārši fenomenāls, dievinu šo jaku. Gan jau vēlāk izstāstīšu par jaku, ja es atcerēšos. Jā, vedam ārā zirgus un, jā, būtu labi bokšus iztīrīt. Bet bez gaismas es diez vai to, labi, Grifona bokšus varētu iztīrīt bez gaismas, bet tos 2 bokšus nevar iztīrīt bez gaismas. Bet labi, būs ok, tiksim galā. Šie 2 skaistuļi ir ārā. Paskatieties, cik mums ir skaisti. Vienkārši, wow. Es domāju, Grifons ir ļoti priecīgs, ka viņš ir ārā bez sava naktskrakla. Retai ir plānā saga. Jā, jāizģērbj, tur ir Donna un Aleksa. Viņām jānoņem sagas, vēl Kasītis jāizvet ārā. Lūk, tagad Kasīts arī ir ārā. Viņa gan jau te paskareidīs, tūlīt izvārtīsies. Un būs baigi forši. Man bija bail, kā viņa noreaģēs no tiem elektriķiem. Labi, no elektriķiem vēl tā, bet tur ir tāds mašīnai piekabēts tāds kabeļa satīts vats. Un no tā man Grifons noraustījās. Un Grifonam ar Kasiju ir diezgan līdzīga tā domāšana, tikai Grifons ir pieredzējušāks. Kasija nav tik pieredzējusi. Jā. Un es domāju, ja man Grifons noraustījās, tad Kasija arī noraustīsies. Bet man beigi paveicās, ka tajā brīdī, kad mēs gājām pie tā kabeļa, tad pienāca tie elektriķu strādnieki, un Kasija redzēja, ka tur apkārt ir cilvēki, līdz ar to nav baisi, viss kārtībā. Jā.
Un nenobijās, ik Dievs kasē, tagad dibanu savu kasu. Un es domāju, ka, nu, kur viņa kasa, kāpēc viņai aste sakasīta? Lūk, kasa savu dibanu. Kasītē, te vērti. Tie divi aizgāja ēst. Rēku atnācu pie savām draudzenēm, noņemšu sagas, lai viņas var dzīvot cauvaļa zirgu dzīvi. Tikai Donna man ir sākusi klibot. Nezinu, kāpēc. Nu labi, es zinu, kāpēc. Tāpēc, ka, kad bija tie lielie augstumi, es ielaidu ķēvis iekšā. Nu, tur, kur Donna agrāk dzīvoja, pie gotiņā. Un viņai tas nepatika. Un viņa spēra sienu. Jā, Donsi. Spēra sienu man. Un, jā. Un spērot sienu, ka viņam atcita savu pakaļkāju. Tā diezgan labi. Tagad ar melno pakaļkāju viņa klibo. Kas ir interesanti, pakaļkāja nav sapampusi. Viņa nav karsta. Viņa liek svaru uz tās pakaļkājas. Nav tā, ka viņa neliek soļos. Vispār nevar pateikt vairāk, ka viņa klibo. Rikšos viņa klibo. Nu, šodien būs Reinis. Tad, lai viņš paskatās viņai nagu. Tāpēc, ka es nagu iztīrīju, tur nekā nav, tur, es saku, nav nejausmas. Lai Reinis paskatās, varbūt kaut kāds apces vai kaut kas uz to pusi. Skatīsimies un ārstēsim. Bet es domāju, ka viņa vienkārši ir iespārusi pa sienu un tāpēc viņai sāp. Reku izkāru Aleksas un Donnas sagu, lai viņas nedaudz pažūs. Nav tā, ka viņas ir slapjas, bet viņas ir valkājušas kaut kādas 2 nedēļas, un var redzēt, ka ir kaut kāds mitrumiņš, tās saga, nelokās. Viņa ir tā kā sasalusi. Tad tagad, šodien un rītdien, es viņām nelikšu sagas, lai šīs sagas tā karājas uz piekabes. Nu, un tad izskatās, ka sestdien atkal viņām vajadzēs tās sagas uzlikt, bet pēc tam tur nākamo nedēļu soli diezgan siltu. Tā kā es domāju, ka nākamā nedēļa arī viņām tās sagas nevajadzēs. Jā, nu kamēr ievedu zirgus, elektrību atslēdzu. Tagad ir tik tumšs, labi kamerā izskatās gaišāks nekā realitātē, bet piemēram tur es kā kas neatradīšu. Nu, grifona boks it kā varētu mēģināt. Bet, nu es arī saku, nav 100%, ka es viņu labi iztīrīšu bez gaismas. Jā, nu kāsies boksī arī nav jāgalīst. Tur es taču neko neredzēšu. Kamerā ir daudz gaišāks. Hugo, ks. Tā nav liela kaka, tas ir Hugo. Čau, Hugo! Mūsu trakais kaķis, kas ēt visu. Jā, reāli kamerā izskatās daudz gaišāk, vajag iet ar kameru un sūdu dakšu un tīrīt un skatīties. Ai, jā, dzīvē es neredzu kakas, kamerā es redzu kakas. Nu, nezinu, es tīrīšu bokšus šobrīd. Laikam, ka nē. Labi, tā kā man nav ko darīt, es jums ātri parādīšu savu jaku, jo šī jaka ir tik superīga. Es esmu tik normāli laimīga, es viņu nopirku. Es viņu nopirku novembra beigās, kad ir tās Black Friday izpārdošanas, un viņai bija 50% izpārdošana. Nu, ne izpārdošana, bet, akcija viņai bija. Un tā viņa maksāja 180 eiro, bet es viņu paņēmu par... man liekas, ar visu sūtīšanu samaksāju 100 eiro. Tā kā, labi, ok, es zinu, ka daudziem liekas šausmas, jāšanas jaka, un kāpēc tu tik daudz par jāšanas jaku izmantoju, tu vari paņemt, es nezinu, savu veco ielas jaku. Es Staulī uzturos vairāk nekā ielā, tā kā izejot kaut kur uz veikaliem un tādā garā. Līdz ar to man ielas drēbes nenolietojas tik ātri, cik staļļa drēbes, ja, tā kā. Es labāk samaksāšu vairāk par kvalitatīvu jāšanas jaku. Nu jā, un šī ir īstenībā jāšanas jaka, es jums tagad parādīšu. Īsāk sakot, viņa ir ļoti gara. Viņa ir tā kā nenormāli gara, kas man ļoti, ļoti patīk, jo man ir silti visur. Plusā, kas viņai ir? Viņai ir rāvējslēdzējs, kuru var šādi te atvērt vaļā, un ir rāvējslēdzējs arī aizmugurē. Respektīvi, es varu jāt ar zirgu. Un man patīk, ka te ir mini kleitiņa. Tā kā, jā. Respektīvi, es varu jāt uz zirga, bet jaunzirgiem bieži vien, kad ir šādas te jakas, tu jāj uz zirgu un šitās daļas plivinās. Un tad jaunzirgiem tas ļoti nepatīk, bet šai jakai ir šādi te
ko mēs uzliekam ap kāju, kad mēs jājam, un tad šī daļa neplivinās. Tā kā var redzēt. Lūk, perfekta. Perfekta jaka stallim, perfekta jaka staļļa darbiem, ikdienai. Man, piemēram, kad trenēju meitenes, man šausmīgi augsti. Viņām nav augsti, viņas jāies zirgu tajā brīdī. Es stundu stāvu ārā. Labi, tagad ir lielākajām meitenēm, kuras jau, es zinu, ka tiks galā ar tiem zirgiem, kad viņas soļo vai ierikšojas vai kaut ko dara. Nu, tad netik nopietnu. Tad es bieži vien tīru bokšus, es sasildos, tad es eju ārā, skatos viņas, ok, viņas atkal soļo, atkal ieju, padaru kaut ko, lai es sildos. Bet to es nevaru darīt ar visiem. To es varu darīt tikai ar tām meitenēm, kuras man tiešām jau prot kaut ko un nav tā. Nu, es zinu, ka viņas nebūs tā, ka zirgs nobīsies un viņas tur nokritīs un aiznesīsies prom vai kaut kas būs. Nē. Bet tā nav lielākā daļa. Tās ir tikai dažas meitenes, ar kurām es tā varu darīt. Tā kā jā, šī jaka ir perfekta. Nepastāstīju, kurus šo jaku nopirku. Īsāk sakot no Horze, bet es šo jaku pirku caur Lindu Kupču. Viņa tagad ir mainījies uzvārds. Es neatceros viņas tagadēju uzvārdu. Īsāk sakot, caur Lindus ielikšu te kaut kur viņas kontaktus. Un jā, sūtot caur viņu no ļoti daudziem saitiem, tev nav jāmaksā dārgais shippings. Tev ir jāmaksā palielam tikai par Omnivu. Labi, no Horzas vēl ir jāmaksā, man liekas, 2 vai 3 eiro par kopasūtījumu, bet, ja tu sūti no Lojas Davu vai Kramera, tad par kopasūtījumu vispār nav jāmaksā necik, un tikai par Omnivu un to preci, ko tu reāli redzi mājaslapā, tāda cena, plus Omniva. Un tev ir tā lieta. Tā kā, jā, es no viņas sūtu diezgan daudz. Jūs arī droši varat, jo, Latvijas zirglietās nav tik liels piedāvājums, un Vācijā tomēr ir vairāk, jo Lojas Davu un Kramers tas ir vācu. Un Horze, man liekas, ir Somi, Zviedri un Norvēģi. Tas, man liekas, ir tās gals, tas ir tā gala veikals. Bet kur viņiem noliktava Eiropā ir, gan jau arī no turienes, un tad sūta vienkārši uz visu Eiropu. Es tā pieļauju domu. Nu, bet jā, tā kā droši, ja kaut ko gribas tādu ekstra, un jūs nevarat atrast Latvijā, ieeja tajās mājaslapās un sūtat caur Lindu. Es domāju, es tagad aizbraukšu uz māju, paēst un nedaudz atpūsties, tāpēc, ka pēc tam man nebūs laika. Jo, ja 12. būs Reinis, tad, labi, mēs griežam nagus 5 zirgiem, bet zinot mani un Reini, mēs nopļāpāsim visas tās 2,5 stundas, līdz man būs treniņš. Nu, vienīgais, ja Reinis kaut kur steidzas, bet ja viņš nesteidzas, mēs nopļāpāsim visu to laiku. Un tāpēc es aizbraukšu atpūsties tagad un varbūt palasīt grāmatu. Jā. Runājot par grāmatu, varu jums parādīt, ko es tagad lasu. Nu labi, es vēl neesmu sākusi, bet man ļoti patīk ziema, jo tad man ir laiks lasīt. Un šobrīd lasu daudz un dikti. Un šī mēneša grāmatu klubiņa grāmata ir Virģīnija Evansa Vēsturniece. Šī grāmata reāli sastāv no vēstulēm, ko sieviete pa savu dzīvi ir rakstījusi. Viņa nav viņas sūtījusi, viņa ir viņas rakstījusi. Dažādiem cilvēkiem, ko viņa varbūt baidās pateikt dzīvē vai kaut kas tam līdzīgs, es nezinu. Es pieļauju domu, tāpēc, ka neesmu vēl lasījusi. Bet jā, ļoti labas atsauksmes. Sākumā domāju, ka es nelasīšu, nav mana tipa grāmata, bet es ieraudzīju atsauksmi par šo grāmatu, ka gads tikko ir sācies, un iespējams labākā šī gada grāmata jau ir izlasīta, un tas bija tieši par šo. Un tad man bija tāds, ok, labi, ja ir tāda atsauksme, davai, es izlasīšu. Nu jā, un es viņu iegādājos nesen, un es viņu lasīšu. Kas ir interesanti, šī ir mana šī gada, 2026. gada 5. grāmata jau. Un ir kurš 22. janvāris? Jā. Es lepojos ar sevi. Es vispār šogad uzliku latiņu 40 grāmatas. Tāpēc, ka pagājuši gadu es biju uzlikusi savu 30 grāmatas, un es izlasīju 42, man liekas. Tad šogad es uzliku savu 40 grāmatas. Nu, bet es nezinu. Jo pagājuši gadu, man nav laika lasīt vasarās. Es vasarā varbūt mēnesī vienu grāmatu izlasu, tāpēc, ka nav laika ar visām sacensībām, zirgiem, visu treniņiem. Nav laiks lasīt. Nē.
Bet ziemā man ir laiks lasīt. Ziemā es lasu dikti daudz un aktīvi, un tad jau redzēs, kā man ies šogad. Tā nu nedaudz atpūtos, kā lai es jau uzrakstīju, ka viņš Ragulonā. Vedu iekšā kasīti, cerams, ka elektriķi tur beigi neko nedara. Vērš. Un ka kasītis man ieies ļoti labi iekšā. Nu, Kasija ienāca vispār bez problēmām, pat ja tur ir ceļam krāns, mašīnas, trokšņi. Paskatījās, pabaidījās, gāja, viss labi. Un tā arī vajag ar tiem jaunzirgiem. Tu nevari, šausmas, tur ārā kaut kas darīsies, atstāšu zirgu iekšā, un tad būs kaut kāds moments, kad tu viņu vedīsi un kaut kas notiks. Un zirgs nekad to nebūs redzējis, nekad nebūs dzirdējis lielus trokšņus. Un tad zirgs nobīsies. Bet ja tu turpini ikdienas gaitas, pat ja notiek kaut kas tāds, zirgs agri vai vēlu saprot, ka hei, viss ir kārtībā, un mēs turpinam dzīvi. Tagad vedīšu iekšā Grifonu Limeratu. Nu, Grifons gan pabaidīsies, tas ir 100%. Grifons ar Limeratu vispār iegāja. Limerata tur skatījās. Bet viņa tiešām skatījās. Viņa nevis baidījās, bet viņa skatījās ar tādu kas jūs esat un ko jūs darat mūsu teritorijā, vai ne, Rata? Jā. Grifonam bija viena alga. Tā nu viss zirgus es paspēju savest knapi, jo galais jau atbrauca. Tagad iesim griezt nadziņus. Kamēr Reinis runā pa telefonu, es tikmēr ātri zirgiem saliku sieniņu, lai viņi var paēst, kamēr mēs visiem te apgriežam nadziņus. Tādu grifīts mums ir pirmais uz manikīru vai pedikīru, kur Reinis jau strādā. Šādos cimdos, šādos laikapstākļos nav tas vieglākais darbiņš. Kad knaģi salst. Nu jā. Cieti nagi? Cietas rokas. Grūti pastrādāt. Tikad cimdi ir tik biezi kā zirgam nagi. Ko darīt? Kārtīgi latgaļu ziemu? Nu jā. Neko grifīts mums labi stāv. Kur viņš liksies? Kur viņš liksies? Grifonam ir tas, ka viņam tās priekškājas nav vienādas. Viena ir stāvāka un viena nav tik stāva. Vienā garāks purngaliņš nekā otrai. Jā, un tagad Reinis var pastāstīt, ko viņš tur dara. Tā kā nokniet no apakšas to nadziņu nevajadzētu, tad viņam nebūs tur īsti uz kā staigāt. Tad šito purngaliņu, kas ir bišķi garāks nekā otrai pekai, bišķi uztais simetriskāku. Tā, lai zirgam paliek arī kaut kas uz kā staigāt. Tāds viņam ir īsts mazs nadziņš. Tāds viņam vienmēr bijis. Ar kalšanu viņam tās pēdas izdodas izstiept bišķiņ lielāks. Ja pie pirmās kalšanas var uzlikt vienu izmēru, tad parasti pie nākamās kalšanas jau tas nadziņš ir tik lielāks, ka var uzlikt tā nākamā izmēra pakaviņu. Bet ziemā mēs viņus neliekam, jo saimnieks negrib. Nav vajadzīgs. Nav vajadzīgs ziemā. Jā. Bet ziemā mēs iztiekam ar griešanu. Jā, un tad pavasarī mēs apkalsim grifoniņam. Gan jau, kā katru gadu. Jā, mēs katru gadu no pavasara līdz rudenim viņu apkaļam. Vajag dupsīti pakasīt. Jā, Grifons ar Reini ir draugi jau daudz gadus. 5 gadus. Droši vien, kāds tā atrod. Jā. Tikām pie Aleksiņas, Aleksiņai nadziņu griež. Bet paskatieties uz tiem skatītājiem. Viņas ir vienkārši šokā. Raibās, čirkainās, kas ir? Nē, jūs es neaiztikšu. Tā nav man profesija. To es nemāku. Tā no zirdziņiem mēs nagus apgriezām. Re, kur mums ir Donna, kura neklibo, nesoļos, neričos. Ne viņai ar nagu ir kaut kas. Tagad es saku, Reinis jau man saka, bet varbūt tev rādās. Nē, man nerādās, viņa reāli vēl vakar kliboja. Tā kā jā, simulants. Nekā viņai nav. Viss viņai ir pilnīgi kārtībā. Tā nu Reinis jau aizbrauca, jau atbrauca Sofija, tīra savu grifīti, iesjāt. Mēs jau izlaidām ārā Donna Aleksa ir ārā un Kasija Limerata arī ir ārā. Tā kā vienīgais, kas ir iekšā, ir grifīts, bet viņš tūlīt ies uz treniņu. Vai ne, Saulē? Jo.
Sofija grib iepriecināt zirdziņus, atveda mums stālim horsliksus lietošanā 2 Pro-Digest, un tad ir oriģinālais. Man liekas, Grifītim točno ļoti patiktu. Reku Sofija Grifīti jau iesoļo, un es pa to laiku iešu tīrīt bokšus. Nu, Limera, tas boksis ir tīrs, vēl siens jāieliek, ūdens jāieliek. Tagad, kamēr Sofija iztīrīšu Grifonu boksīti, un tad pēdējo atstāšu kasies boksi. Kasies boksis man nepatīk, jo viņa kā visur. Reku Sofija nosalus ar Grifīti rikšo. Grifītim te viss labi, tur Sofijai augsti. Bet, principā, mums šobrīd uzdevums pa ziemu ir, mēs trenējam tieši zirgu izturību. Ilgstoši rikši, ilgstoši lēkši. Ilgstoši rikši, tas nozīmē, ka es vispār gribētu, lai ir 40 minūtes rikši, ka 20 minūtes vienā virzienā, 20 minūtes otrā virzienā, bez kaut kādiem voltiem, vienkārši pa lielu apli, mierīgs, sabalansēts riksis. Tas ļoti palīdz zirgam trenēt izturību, trenēt muskuļus, kustināt muskuļus, īpaši ziemā. Bet nu, tur ir jāskatās arī ar mīnusiem, ar vēju, ar sniegu, ja tāds ir. Tas pats ir lēkšķi, es gribētu dabūt 10 minūtes lēkšķi, 5 minūtes vienā virzienā, 5 minūtes otrā virzienā, bet, diemžēl, augstumi ir un treniņi mums izpaliek diezgan daudz šogad, tāpēc diez vai mēs tiksim pie 10 minūtēm ar lēkšķiem. Bet, nu, es domāju, uz 8 minūtēm mēs varam pretendēt, ka 4 minūtes vienā virzienā, 4 minūtes otrā virzienā. Es domāju, to mēs varētu dabūt gatavu. Nu, Sofija, tu varēsi sākt lēkšot. Tikai mierīgs, lēns, sabalansēts lēksītis, noliec viņu uz pakaļus, lai viņš tev neslīd tajos pagriezienos. Grifons gribēs celties. Grifons negribēja celties. Nolaid viņam galviņu nedaudz. Bet jā, saglabā viņu šitādi, viņš tev foršs ir. Nu, at Grifītim arī iztīrīju. Viņam tik te vajadzēs skaidiņas pielikt. Tā kā jā, Limartai vispār nevajadzēja skaidiņas. Palika man kasīte, bet tagad jāiet pie Sofijas viņa lēkšos. Reku Sofija lēkšo otrā virzienā. Šodien viņi lēkšo kopumā 5 minūtes, 2 minūtes un 30 sekundes vienā virzienā un otrā virzienā tas pats. Tā kā jā. Laid galviņu lejā. Viņš tā raku, cik smuki lēkšo. Kāja pretī, kāja pretī. Nav viņš tā uz pakaļas. Cel viņu gaisā. Jā, un galva lejā. Oči, tā ļoti labi. Nu, Sofija, tas silti? Jā. Aprakās. Iegāja Limaratas boksī un aprakās. Kāpēc ne pie Grifona? Kāpēc pie Limaratas? Es netraucēšu Grifonu. Man liekas, tu netraucētu Grifonam. Grifons laizīs savu horsliksu. Sofija ieliks barotājā. Ņem, 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 ņem. Priecīgs zirdziņš. Reku, es sataisīju vakariņas savējiem. Nu, tiem, kas nāk iekšā, Dannai un Aleksai, viņām nevajag. Tā kā Grifonam ir lucerna un auzas, kasītam ir tikai auzas. Un tad Limeratē man ir speciāls muslis un arī nedaudz auzas. Es tā miksēju, to muslu nevajag daudz, viņš ir baigi izdevīgāks, man ļoti, ļoti patīk. Tad jā, tagad uzbriedīs ar siltu ūdeni. Tūlīt mēs jau vedīsim kasi un Limeratu iekšā. Nu jau gandrīz 5 ir. Kas man ļoti, ļoti patīk, ka zirgi tagad, nu jau 5 nāk iekšā, ir tas, ka bokši ir daudz tīrāki un ir kaifs viņus tīrīt, jo tās kakas nav tik daudz. Un es parunāju Dannas saimnieci par to Dannas klibošanu, un ka viņi izrādās, ka viņa neklibo nemaz šodien, lai gan iepriekš viņa tā stabili rādīja, ka viņa klibo.
Nu labi, soļos vairs nē, bet nu rikšos viņa kliboja. Izrādās, jā, Donnai tas ir. Viņa ir, nu ka viņa, ja viņai kaut kas sāp, viņa ļoti rādīs, ka viņai sāp un šausmas viņa tur mirst. Izrādās, nē, viņa pārspīlēja visu un viss ir kārtībā un viss ir normāli. Tā kā jā, šito es nezināju, jo parasti braucamie nav tādi. Braucamiem tur aptuveni, ka viņiem jau tur kāja krīt nost, bet viņiem viss ir kārtībā, viņi neklibo. Izrādās, Donna mums ir izņēmums. Reku Donnai un Aleksai. Ūdentiņš, ķēvītes tur un šonakt viņas paliks ārā, jo diezgan silts. Es pat bez segām viņas atstāju, jo viņām tiešām būs silti un forši. Tur viņām ir sieniņš, viss viņām ir kārtībā. Nu viss vedam iekšā ķēves, es paņēmu retiņu. Sofija paņēma kasīti. Vedam ķēvītes uz stalli. Zirdziņi ievēt vakariņas un Bifa! Radīšu savu piropurnu. Jā. Tā, kur retiņa parāda, ka šādi vajag ēst, vai ne? Tīrs balts purniņš. Un tad ir grifons. Jā, pēdi. Es domāju, ka tev vajag izlaizīt vēl bļodu. Tā, nu labi, zirgi ir pabaroti. Es viņiem tagad taisu brokastiņas. Nu, un jā, tas nozīmē, ka šis video ir beidzies. Tā ka neaizmirst uzspiest laiku un ierakst kaut ko komentārā. Kā arī, ja tu vēl neesi to izdarījis, piesako man. Un tad ceram, ka nākamā nedēļa būs silta, forša, varēs būt treniņi, un tad es arī varēšu kaut ko vairāk filmēt. Labi, atā!